vienotajā vides informācijas sistēmā, kas ir saistīta ar ministra kabineta 271. noteikumiem. Jā, es atvainojos, slaids neiet uz priekšu. Jā. Jā. Es atvainojos par visām tehniskām nepilnībām. Es skatās, kas slaids mums. Ceru, ka tagad slaids. Jā, vai iet? Ne? Labi. Labi, mēs atstāsim šādu, jo šobrīd tehniski problēma dēļ mums neiet. Bet, jā. Tātad vēl vienreiz seminārs ir saistībā ar VVS izmaiņām, kas ir saistīts ar 271. ministra kabineta noteikumiem par vides aizsardzības oficiālās statistikas un piesārņojošo darbību pārskatu veidlapas grozījumiem. Kā zināms, tad pagājušā gada 21. martā stājās spēkā ministra kabineta noteikumu grozījumi, kas attiecas uz šīm veidlapām, kas ir numur 2 gaisa, 2 ūdens un 3 atkritumi. Un tālākajos slaidos mēs pastāstīsim, kas ir šīs izmaiņas un kā tās ietekmē katru pārskata lietotāju. Tad par stājušajām izmaiņām ir ietekmējuši VVS veidlapu aizpildīšanas kārtību. Tad šajā gadījumā ministrs... Jā, kārtas. Tad 2 gaisa pārskatam par gaisa aizsardzību ir jaunas izmaiņas tieši saistīts ar grozījumiem, kā arī atkritumu pārskatām numur 3. Savukārt ūdenim ir vairāk tehniski uzlabojumi, kas nav saistīti ar ministra kabineta grozījumiem, bet tie ir ieviesti, lai būtu labāk. Tā. Tad mēs sāksim ar 2 gaisa pārskatu. Tad ir 2 jaunas tabulas. Pirmā ir ražošanas apjoms 1,2 tabula, un otra ir dumgāzu mērījuma rezultāts un testēšanas pārskats. Sākšu par katru tabulu atsevišķi, un tad jau tālāk redzēsiet sīkāk detalizētu skaidrojumu par katru to tabulu. Tātad 1,2 tabula, un jau pirms es sāku tālāk stāstīt, pateikšu, ka šī tabula ir redzama un aizpildām tikai A kategorijas piesārņojošā darbības atļaujas operatoriem. Tas nozīmē, ja jums ir B vai C, jūs šo tabulu nemaz pārskatā neredzēsiet, un jums viņa nav jāizpild, jo viņa uz jums neatiecas. Tad 1,2 tabula ražošanas apjoms, arī es liekšu uzsvaru, kad A kategorijas piesārņojošo darbību atļauju operatoriem, kuri ražošanas apjomu datus iesniedz jau lauksaimniecības datu centrā vai 3 atkritumu veidlapā, tabula nav jāpild, jo šos datus mēs automātiski paņemsim vai nu no lauksaimniecības datu centra vai no 3 atkritumu pārskata, lai liek jūs nenoslogotu. Tad pirmās tabulas ailē tiek izvēlēti sektori, tad ir darbības kods, mērvienības un ražošanas apjoms. Un es arī jums nodemonstrēšu mazliet pēc brītiņa, kā tas izskatās pašā pārskata sistēmā. Ņemt vērā, ka norādītā darbību koda mērvienības vai parametri ir atbilstoši īstenošanas lēmumam, kas tika pieņemts, tāpēc ja jums nav īsti skaidrs, kas tieši uz jums attiecās, jūs skatāt savu A kategorijas izsniegto atļauju un kurš ražošanas apjoms ir. Jo jūs norādat ražošanas apjomu par iepriekšējo gadu un kas ir tieši attiecināts uz jūsu atļauju. Tad šajā brīdī es ceru, ka būs redzams. Jā. Viņš pārslēdzās. Lēnām.
Jā, tātad šis ir īstenošanas lēmums, kas ir ticis pieņemts. Šī īstenošanas lēmumā arī pašas tās galvenās sadaļas, ko A kategorijas operatori ņem vērā, ir sākot no 3., kas ir mērvienība un parametri, un arī visas šīs tika atspoguļotas 1.2 tabulā. Respektīvi, ja nav skaidrs, kas tieši attiecās un kā, tad A kategorijas operatoriem būtu vēlams iepazīties ar īstenošanas lēmumu, kur ir aprakstīti. Bet pašā sistēmā, kā piemēru, jā, šī būs tā 1.2 tabula, ražošanas apjoms, jūs izvēlaties sektoru, atbilstoši, kāds jums ir, piemēram, šajā brīdī, pieņemsim, enerģētikas sektors, kas ir saistīts ar jūsu izsniegto A kategorijas atļauju, tad tālāk jau ir tikai izvēles, kas arī iet zem enerģētikas sektora, kāda darbības koda ir piesaistīti, piemēram, termoelektrostacijas un citas sadedzināšanas iekārtas, un tad jau šeit 3. aila, jeb mērvienības un parametri, tiek aizpildīti automātiski, un jums sanāk aizpildīt tikai šo ailīti, kas ir pati ražošanas apjoms, jeb daudzums. Jūs varat vēl izvēlēties klāt vēl kādu, ja tā ir atbilstoši jūsu izsniegtajā kategorijai. Vairāk par 2 īsti nē, jo tālāk šās datu ziņojot Eiropas vides aģentūrai tiek pievienots tā kā primārais, jeb pats sektors, kas ir galvenais, un tad ir otrs sektors, ko jūs varat izmantot. Bet, ja jums ir vairākas kā 2 darbības vai 3, tad jūs nosakat to galveno, kas tad jums tieši ir. Šis ir tieši saistīts ar 1.2 tabulu, kas ir tikai A kategorijas piesaņojušu darbību operatoriem jāpilda. Jā, tad tālāk mēs pārējām jau pie 2.1 tabulas, jeb dunkās mērījuma rezultāts un testēšanas pārskats, kas noteikti šajā gadā ietekmēs vairāk vai lielāko daļu 2G pārskatu ievadītājus. Tā arī ir jauna tabula, un šeit jau ir skaidrojumi, kad šeit norādīs testēšanas pārskatu. Pirmajā ailē norāda testēšanas datumu, vēlāk es arī parādīšu piemēru, kā tas izskatās pārskatu sistēmā, un dažādus piemērus no dažādiem testēšanas pārskatiem no laboratorijām, kādi ir ņemti, un uz kuriem skaitļiem tad vajadzētu pārskatā skatīties, ja jūs ikdienā šos pārskatus īsti ar viņiem nestrādājat, lai būtu vieglāk jums saprast, kura te ir tā mērvienība, kuru sagaidām, kas tiks ievadīta. Tad, jā, kā minēju, pirmajā ailītē ir testēšanas datums, tas ir datums, kad ir tikta veikta testēšana. Otrais ir iekārtas kods, to jūs izvēlēsieties automātiski jau no krītošās izvēles. Emisija avota kods arī automātiski aizpildīsies. Tad ir kurināmā veids, jeb sadedzināšanas iekārta, ar ko tiek kurināta. Testētās vielas kods, testētās vielas nosaukums automātiski aizpildīsies, kā jūs aizpildīsiet 5. aili, un vielas testēšanas rezultāts. Un šeit lūgums ņemt vērā, kad šeit tiek sagaidīts, ka operators ievada emisijas koncentrācijas pārreikināts uz skābekļa saturu. Atbilstoši. Tad 8. ailē tiek pievienots testēšanas pats pārskats. Savukārt gadījumā, ja testēšanas pārskatā nav pārreikins uz koncentrāciju, bet tas ir atsevišķā pielikumā, tad aizpilda 9. ailīti, testēšanas pārskata pielikums, to arī pievienojot. Savukārt, ja testēšanas pārskatā jau šie dati ir, tad aizpilda tikai 8. ailīti un 9. aili vispārībā var neaizpildīt. Un
Un viņi paliek tādi, kādi ir, ar tukšu mīnu. Tad šeit vizuāli kā izskatītos aizpildīt, bet līdz arī parādīšu, kā aizpildīt šo 2.1 tabulu. Ņemsim vērā, ka tiek sagaidīts, kad testē dumgāzu mērījumu rezultātus un testēšanas pārskatu pievieno sadedzināšanas iekārta operatori. Tā ir kā obligātais uzstādījums, ka sadedzināšanas iekārta operatoram šis ir jāizpild šīs ailītes. Tātad 2.1 tabula, dumgāzu mērījuma rezultāts un testēšanas pārskats. Šeit rakstiski varat ierakstīt datumu, kurā ir tieši veikta testēšana, piemēram, kāds 2014. gada. Kā mēs zinām, tad pa lielam C kategorijas sadedzināšanas iekārtām šī dumgāzu testēšana ir jāreiz vienu reizi 5 gados. Šeit gan es ievadīju termiņu, kas īsti testēšanas pārskats jau vajadzētu būt jaunākam, bet jūs redzēsiet arī paziņojumu tālāk. Tad kurināmā veids, kā es teicu, otrajā ēlē iekārtas kods tiks aizpildīts automātiski no tā, kas jums ir saglabāts pirmajā tabulā. Emisija avotu kods aizpildās automātiski, un šeit jūs jau varat rakstīt vai no izvēles izvēlēties, piemēram, dabasgāzi. Tālāk jau rakstot, jūs izvēlaties vielu, kas ir testēta, oglekļa oksīds, piemēram, un ierakstīt kaut kādu vērtību no testēšanas pārskata. Un šeit savukārt tad jūs pievienojat pārskatu, kas ir pielikums, kas ir obligāts. Jā. Tad pievienojot pārskatu, jūs pievienojat, nospiežat pogu saglabāt, un pārskats tiek saglabāts. Un šādi mēs redzam, ka gadījuma pēc, ja ir kaut kādas kļūdas vai neskaidrības sanākušas, vai nu jūs pamainat ailītes, vai arī dzēšat ierakstu šeit labajā pusītē un varat aizpildīt no jauna. Un nospiediet, neaizmirstiet aiz katras šīs darbības, nospiest pogu saglabāt, lai tabulas dati saglabātu. Jā, un šeit būs tas paziņojums, par kuru es tieši minēju, kad pirmreizēji testēšanas pārskati jāiesniedz ne vecāk kā 5 gadi. Tas sanāktu, ja jums šis gads, 2024. gadā, tad kaut kāds 2019. 2018. gada jums vajadzētu būt testēšanas pārskatam. Paziņojums neliedz iesniegt tabulu, bet tas ir vērsts ar uzmanību operatoram, kad vajadzētu veikt jaunu testēšanu un mērījumus, lai izpildītu ministra kabineta numuru 17 noteiktos noteikumus. Jā. Un tad tālāk, protams, tiek kā vairākas vielas, tad jūs jau atkal ierakstat datumu, kad ir veikta tā testēšana, tā pati varbūt palikt šajā gadījumā 14. gada. Izvēlaties iekārtu, paliek aizvien emisijas avots, tā pati dabasgāze, un šeit atkal jau. Un šeit mēs ierakstam mērījumu. Kāds ir veids no pārskatu, pievienojam pārskatu, pievienot pārskatu pielikumu, un atkal saglabājam tieši tādu pašu situācija, kā ir pirmīt minētais. Un tūlīt parādīšu piemēru ar dažādiem pārskatiem. Jā, tad šeit būs testēšanas pārskats no vides impulsu laboratorija, kur ir tieši situācija, ka, piemēram, ir pats testēšanas pārskats, ir testēšanas rezultāti, bet šeit nav pārrēķins uz skābekļa saturu. Tad viņu gadījumā šeit ir pielikums,
par ko es runāju, kas 9. ailītē būtu jāliek klāt, kur ir koncentrācijas un pārreikināts uz skābekļa saturu. Un tad arī šīs ir mērījuma rezultāts, ko mēs sagaidītu, ka jūs ievedat 2.1 tabulā. Savukārt, piemēram, LVģMC pārskatā ir jau redzams, kad ar piezīmi, ka ir pārreikināts uz skābekļa saturu procentuāli, un tad jūs ievedat šos datus no pārskata jau. Bet, kā minēju, tad 9. ailē jūs pievienojat pielikumu tikai tādā gadījumā, ja pārreikins nav jau pašā testēšanas pārskatā. Zinot, ka cilvēki ikdienā ar testēšanas pārskatiem nestrādā, un kā arī minēts, visbiežāk C kategorijām tas ir 1 reiz 5 gados, tad visvieglākais mans ieteikums, kā atrast pareizo vērtību, kur ierakstīt pašā pārskatā, ir pēc mērvienības. Ja mēs redzam miligramus uz kubiem, tad mēs varam pateikt, ka tā ir un vielas nosaukums, ka tā ir pareizā mērvienība. Tā kā, un arī no tā mēs ierakstam konkrēto rezultātu. Tad, ejot tālāk, mēs pastāstīšu par vēl vienu mazu izmaiņu, kas ir pašā pārskatā, kas ir 4. tabulā. Kurināmā izlietojums. Šajā gadījumā no šā gada kurināmā izlietojums tiek iedalīts smalkāk, kas ir biogāze, kas tiek izdalīta tieši tad atkarīgi no biogāzes kurināmā veida, kāds jums ir, jūs atzīmējat. Šo vairāk biogāzi kā tādu kopējo izvēlēties nevarēs, tad jūs izvēlaties atkritumu poligonu gāzi, notekūdeņu gāzi vai cita biogāze. Ja jums nav atkrituma vai notekūdeņu, tā jau jūs uzreiz jau nosakat, ka jums ir cita biogāze, un tad to arī attiecīgi jūs 4. tabulā pie kurināmā izlietojuma norādiet. Jā, tad šeit 4. tabulā, kas ir kurināmā izlietojums, pie iekārtas koda, jūs norādat iekārtu. Un, jā, un šeit mēs redzam, kad jā, šeit vēl gan ir vecais sadalījums, bet ne. Pareizais ir arī pārskats sistēmā, būs redzams, kad ir 3 jaunas un atsevišķi ir jānorāda. Jā, kad ir atkrituma poligonu gāze, notekūdeņu gāze, un vēl cita gāze pēc izslēgšanas principa. Kā minēju iepriekš, ja jums nav atkrituma vai notekūdeņu, tad jūs izvēlaties cita biogāzi. Jā. Šī būs sadaļa par 2 gaisa ir viss, bet, kā jau minēju, tad pēc katra pārskata jaunuma apstāstīšanas būs iespēja gan uzdot jautājumus, un mēs uz viņiem centīsimies arī atbildēt. Tālāk es lūkšu Lauri, kas ir atbildīgs par 2 ūdens. Labdien! Mani sauc Lauris Siņits, un es pāris vārdos pastāstīšu par to, kas ir šajā gadā mainījies pārskatā 2 ūdens. Sāksim ar to, ka principā jau pēc būtības nekas mainījies nav, neko pilnīgi jaunu mēs neprasam. Tas, kas ir mainījies, faktiski ir mainījušās dažas lietas, kā mēs ievedam datus vai kā mēs saucam kaut ko tā vai savādāk. Tātad pirmā izmaiņa ir tas, ka AA un DD tabulās, tas ir tās tabulas, kuras runā par ūdens vai notekūdeņu saņemšanu no vai nodošanu citām fiziskām juridiskām personām, ir izņemts arī atsauces uz fiziskām personām. Ja līdz šim ministra kabineta noteikumi skaidri un gaiši prasīja norādīt fiziskās personas tieši, bet tā kā tas ir pretrunā ar personas datu aizsardzības regulu, tad šo mēs patvaļīgi izņēmām ārā, un fiziskas personas mēs jau labu laiku, ja jūs lasat uzmanīgi datu ievadas instrukciju, tad tur jau labu laiku rakstīts, ka fiziskās personas vārdos, uzvārdos lūdzu nerakstiet.
Tātad, ja kāds saņem ūdeni, notekūdeņus vai nodod ūdeni, notekūdeņus fiziskām personām, tad tā vienkārši ierakstīt arī fiziskas personas vai fiziska persona, un visi būs laimīgi. Tālāk, nākošā izmaiņa tāda, ka B tabulā ir atspējot AL ūdens izmantotāja kods, kur ir sanākusi mums tā, ka vēsturiski mums viņi ir, bet viņi šobrīd vairs nenes nekādu pievienoto vērtību, tāpēc mēs viņu vienkārši aizslēdzām ciet, jo informācija, kas viņi tika vākta, reāli izmantot netika. Nākošā tāda liela, salīdzinoši liela un arī, var teikt, lietotājs ietekmējoša izmaiņa tāda, ka C tabulā ir ieviesta pārbaude, kas salīdzina faktisko slodzi pēc cilvēka ekvivalentu notekūdeņa apjoma ar projektētajām vērtībām. Sākumā es divos vārdos pastāstīšu, kāpēc tas tā ir, tāpēc, ka tad, kad mēs ziņojam kā valsts par komunālā notekūdeņa direktīvas ieviešanu, tur šis ir viens no kritērijiem, kādā veidā Eiropas komisija vērtē, vai notekūdeņa attīrīšanas iekārtas ir atbilstošas prasībām, kādas viņām tiek uzstādītas, respektīvi runa ir par to, vai notekūdeņa attīrīšanas iekārtas netiek pārslogotas. Un šis ir vienīgais veids, kā to pateikt, salīdzināt šos te rādītājus faktiskos ar projektētajiem. Es uzreiz saku, ka tātad tas primāri ietekmē tos operatorus, kuri apsaimnieko komunālo notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, turklāt nosacīti lielās. Ja? Tātad mēs runājam kā minimums par 2000 cilvēku ekvivalentiem. Varbūt, ka faktiski no 1000 būs tas, kam vajadzētu no 1000 cilvēku ekvivalenti varētu būt tā apakšējā robeža, no kuras šis varētu sākt kļūt aktuāli. Ja? Tātad mums būs divi salīdzinājumi. Būs salīdzinājums ar faktiskais cilvēku ekvivalents ar projektēto un notekūdeņa apjoms. Tieši tāpat tās arī faktiskais ar projektēto. Te jāņem vērā, ka tabulā ir tāda nianse, ka, ja cilvēku ekvivalents tiek salīdzināts tieši, kāds vienā ailītē, tāds otrā, tad notekūdeņa apjoms ir projektētā jauda tiek norādīta kubikmetri diennaktī, bet notekūdeņa daudzums, kas ir reāli gadu laikā ticis attīrīts, tiek norādīts 1000 kubikmetru gadā. Līdz ar to, teiksim, tur tie cipari, jūs paši viņus mēģināsiet sev salīdzināt, tad tur būs jāpārēķina. Ja? Tātad, kas notiks, ja šī pārbauda neizpildīsies, respektīvi, teiksim, ja normāla situācija, ka jums vienkārši šo datu nav, jums faktiskās ailes paliek, ne faktiskās, bet tātad projektētās ailes paliek tukšas. Notiek tas, ka jums izlaiž bīdinājums, kurš pateiks, ka jums tur tabulā faktiskā slodze ir lielāka par projektēto. Bīdinājums tikai bīdinājums, jūs varat viņu mierīgi aiztaisīt ciet un turpināt strādāt ar pārskatu, saglabāt, vadīt tālāk, iesniegt. Pie saglabāšanas piesniegšanas šis bīdinājums tik un tā leks ārā un, kā saka, jūs atkārtoti. Es negribu lietot vārdu traucēs, informēs, lūk, tas būs īstais vārds. Jebkurā gadījumā tātad arī, ja jums šo datu nebūs, jūs pārskatu veiksmīgi varēsiet saglabāt, iesniegt. Bet tad, kad inspektors viņu savā galā pārbaudīs, šis pats bīdinājums leks ārā arī viņam. Ja? Un tīri tāds, ka gadīta situācija, ka inspektors jums atgriež šo pārskatu labošanā un papildināšanā tieši šī iemesla dēļ. Ja? Un kādā gadījumā tas ir inspektora lēmums, un tad jūs tālāk cīnaties ar viņu. Tā, par C tabulu izstāstīt. Tagad vēl viens liela un būtiska izmaiņa. Ir tāda, ka agrāk mēs prasījām, lai jūs paši rēķināt tabulā piesārņojuma vērtības tonnas gadā un rakstat viņus tur iekšā. Tad tagad mēs esam nonākuši pie situācijas, ka šīs tabula aprēķināsies automātiski pati. No jūsu puses tas izskatās tā, ka jūs pildat ūdens pārskatu, tiekat līdz D tabulai, aizpildat D tabulu. Pēc D tabulas vajadzētu nākt tabulai un viņa arī tur nāk, bet jums neko neļauj viņā rakstīt. Ja, līdz ar to jūs tabulu vienkārši izlaižat, ejat priecīgi tālāk, pildat F tabulu, kas un tur tālāk nāk, nonākat līdz H tabulai. H tabula ir tabula par notekūdeņa testēšanu. H tabulu jūs pildat tieši tāpat, kā jūs pildījāt viņu iepriekšējos gados, tur principā nemainās pēc būtības nekas, bet ir pāris nianses, lai viss strādātu pareizi. Tātad pirmkārt H tabulā piederību jūs noradat uz D tabulu un noradat vienai rindai tikai vienu piederību. Tātad, ja nekādā gadījumā nerakstiet tur piederību uz C1 un komats D1, nē, tikai uz D tabulu. Ja jūs savadīsiet piederību uz vairākām citām tabulām, tad sistēma apjuks un neko jums tur nesarēķinās. Un tieši tas pats ir par mērvienībām beigās. Ja, tātad
H tabulas beigās nāk mērvienības, pats pēdējā labā pusē rinda, ja, kas pasaka tātad testēšanā, vai jums tur ir noteikti miligramu litrā vai mikrogramu litrā. Ja, un tos ļoti svarīgi izvēlēties ir pareizu vērtību, jo arī jūs izvēlēsieties miligramu litrā vietā izvēlēsieties mikrogramus litrā, tad arī jums sistēma, viņa nedomā līdzi, ko jūs viņai sakat, tā viņa sarēķina, jūs dabūsiet 1000-kārtīgu kļūdu. Tāpēc mērvienībām lūdzu skatāmies līdzi, kā ir testēšanas pārskatā, tā jūs rakstat H tabulā. Ja, un pēc tam attiecīgi sistēma viss smuki sarēķinē tabulā un visi ir laimīgi. Te ir vēl viena nianse. Ja? Tā kā mēs īsti nevarējām uzrakstīt algoritmu visām dzīves situācijām, tad sistēma piesārņojuma tabulā rēķinās pēc gada vidējās koncentrācijas, kas savukārt nozīmē to, ka rēķinot pēc gada vidējās koncentrācijas var gadīties, ka piesārņojuma daudzums sanāk mazliet citas matemātiskas vērtības nekā tas piesārņojuma daudzums, ko jūs dabūsiet, ja jūs rēķināsiet, piemēram, par mēnešiem, un tad skaitīsiet kopā, vai par ceturkšņiem, un tad skaitīsiet kopā, kā jūs visdrīzākais darat, rēķinot to, par ko jums jāmaksā dabas resursu nodoklis. Normālos apstākļos šīm atšķirībām nevajadzētu būt briesmīgi graujošām, bet viņas tīri matemātiski var gadīties. Ko šādā gadījumā darīt? Divūdenī paliek tā, kā ir sarēķināts. Ja? Savukārt, ja jums tās atšķirības pēkšņi rodās ļoti graujošas, tad ejiet tā, kā es jums atpakaļ teicu, pārbaudiet mērvienības, pārbaudiet, vai tajos mēnešos, kad H tabulā nekādi mērījumi nav veikti, lai netiktu rakstīts nulles. Tātad nav bijis mērījums, nerakstam neko. Jo nulle nozīmē nulli, teiksim, jūs sarakstīsiet nulles sistēmu, domās, ka vienkārši jums tajā mēnesī koncentrācija bijusi tiešām nulle, un tad arī vidējo sarēķinās greizi. Tātad par e-tabulu es arī it kā visu izstāstīju, un tad pats pēdējā izmaiņa, kas vispār ir ļoti minimāla, tātad F tabulā pie notekūdeņu dūņām ir vienkārši pievienots jauns notekūdeņu dūņu izmantošanas veids ar nosaukumu biogāzes ražošanai. Attiecīgi, ja jūsu saražotās notekūdeņu dūņas ir aizgājuši biogāzes ražošanai, jūs viņām izvēlaties šo te izmantošanas veidu. Tur nekas sarežģīts nav. Tad es tādā lielā ātrumā skaļā balsī izskrēju cauri savām izmaiņām, un līdz ar to es dodu vārdu nākošajam Interam. Jā, labdien! Tā kā es jums pastāstīšu par atkritumu pārskatu, teiksim tā, kad izmaiņas, teiksim, pašā datu bāzē nav, bet mums ir izmaiņas nedaudz formulējumos MK noteikumos. Un tā pati būtiskākā izmaiņa, kas ir notikusi, teiksim, sākot ar 24. gadu, pārskats vairāk nav jāsniedz uzņēmumiem, kas nodarbojās ar mehānisko sauszemes transporta līdzekļu remontiem un pārējiem. Tādos vienkāršākos vārdos sakot, autoservisiem, kas bija diezgan ievērojama daļa no 3 atkritumu pārskats sniedzējiem, no šī gada vairāk šis pārskats nav jāsniedz, un attiecīgi arī šeit jūs redzat, kāds izskatās paziņojums tajā brīdī, kad autoservis mēģina kopēt savu iepriekšējo pārskatu, un sanāk tā, ka viņiem nav tas C kategorija vairs nav, teiksim tā, derīga, lai iesniegtu 3 atkritumu pārskatu. Līdz ar to tā labā ziņa ir tāda, ka dotajā brīdī autoservisiem šie pārskati vairāk nav jāsniedz, un es domāju, ka tā tas arī paliks arī turpmāk. Protams, ja kāds arī pamanīsies kaut kādā veidā apiet tos atļaujas nosacījumus un iesniegt, nekas slikts no tā nenotiks, to mēs ņemsim vērā, bet es domāju, ka gan jau paiet pāris gadu un vairāk mums nebūs pārskatu no servisiem. Otra lieta, kas ir pamainīta MK noteikumos, ir vienkārši precizēta formulējums par to, kad ir atkritumi jāsniedz par katru atļauju. Tātad dotajā brīdī atbilstoši 271. noteikumiem atkritumu pārskats ir jāsniedz A un B kategorijas uzņēmumiem visiem, plus arī visiem atkritumu apsaimniekotājiem, kuriem ir jebkāda atkrituma apsaimniekošanas atļauja. Un tas nozīmē to, ja uzņēmumi ir vairākas no šīs atļaujas, teiksim, gan A, gan B, gan vēl atkrituma apsaimniekošanas, tad mēs no šī uzņēmuma sagaidām 3 pārskatus. Tā arī tas ir bijis arī līdz šim, bet dotajā brīdī vienkārši MK noteikumos ir tāda veikti precizējumi, lai tas būtu labāk saprotams.
Un vēl viena lieta, ko es gribu vērst uzmanību dotajā brīdī, tas arī saistās arī par šīm atļaujām, ko es iepriekš minēju, kad būtu īpaši tieši tagad sākt pievērst uzmanību tam, kā pareizi aizpildīt C tabulu, kur ir C6 un C7 kolonas, kur ir par savākšanu no tiešajiem atkritumu radītājiem un no citiem atkritumu apsaimniekotājiem. Īstenībā šie cipari ir ļoti, ļoti būtiski, jo saskaitot kopā C6 kolonu, mēs iegūstam to atkritumu daudzumu, ko mēs visur ziņojam, gan uz Eiropas komisiju, gan arī rēķinam emisijas. Tas nozīmē to, ka C6, saskaitot kopā 20. nodaļu un 15.01 grupu par izlietoto iepakojumu, tas ir, mēs iegūstam to daudzumu, ko mēs valstī uzskatām kā radīto. Ja uzņēmumi kļūdās un, teiksim, gan ar vienu atļauju un ar otru atļauju pie C6 ieliek vienu un to pašu daudzumu, sanāk, ka mums tas radītais atkritumu daudzums valstī vienkārši dubultojās. Gatavojot pēdējos ziņojumus uz Eiropas komisiju par pārstrādes normām, mēs atklājam, ka tomēr ir vēl diezgan daudz kļūdas šajā. Tas attiecās tieši uz uzņēmumiem, kuriem ir gan atkrituma apsaimniekošanas atļaujas, gan B kategorijas pārstrādes iekārtas, un tajā brīdī tiek ierakstīts pie C6 daudzums, un tas ir pēc tam saskaitās dubultā pareizi aizpildīt. Ir tā, ka ja jūs vācat šos apjomus ar atkrituma apsaimniekošanas atļauju, tad C6 jūs pildat tos daudzumus pie atkrituma apsaimniekošanas atļaujas. Tālāk, ja jūs to visus daudzumus pārvedat uz savu B kategorijas pārstrādes iekārtu, tad sanāk, ka tā B kategorijas pārstrādes iekārta jau pilda C7, un viņi ir saņēmušos atkritumus jau no atkritumu apsaimniekotāja, kas ir dotajā brīdī jūsu pašu uzņēmums tikai ar citu atļauju. Un arī tālāk, piemēram, ja jūs ar vienu atļauju savācat un vedat pie sevīm uz B kategoriju, sanāk, ka jūs nododat tos atkritumus sev, bet uz citu atļauju. Un tam būtu vairāk tieši attiecās uz atkritumu apsaimniekotājiem, kas darbojās, teiksim, tā atkrituma biznesā, kas vāc gan izlietoto iepakojumu, gan arī pārvadā nešķirotos atdzīves atkritumus. Es ceru, ka tie uzņēmumi, protams, ir, kā lai saka, atkrituma biznesā, un jums vajadzētu tomēr varēt izsekot, kurā brīdī ir jāizpilda tas C6 un C7. Mums ir bijuši arī vairāk jautājumu iekšējos e-pastos, un esmu jau vairāk kārtīgi arī skaidrojis, ko mēs īsti sagaidām, kā pareizi šīs divas lietas aizpildīt. Jā, bet tādas kopējā izmaiņas tehniski arī praktiski nekādas 3 atkrituma pārskatā arī nav. Tas būtu arī viss no manīm, bet es saprotu to, ka mums jau ir sanākuši vairāki jautājumi. Tur ir daļa pa gaisu. Tas, ko es redzēju par atkritumiem, bija jautājums par atkritumiem. Par atkritumiem bija jautājums par R13 kodu lietošanu, un par to, ka viņu nevar norādīt, ja uz kādu laiku tiek uzkrāts. Nozīmē to, pareizi pildot pārskatu ir tā, ka jūs vienkārši parādat, ka jūs viņu esat savākuši, un jūs viņu pēc tam tālāk nododat. Un 3 atkritumu pārskatā tajā brīdī, ja tas notiek 1 gada ietvaros, tad R13 jums nav jārāda. Bet es domāju, ka varētu tur iet cauri tagad jautājumiem, un tie jautājumi, kā skatos, lielākā daļa ir par gaisu, tad droši vien Santie varētu nākt un atbildēt. Tad par 2G mērījumu tabula. Mēs zinām, ka katram ir jāpievieno savs pielikums. Mēs saprotam, ka tas nav funkcionāli ērtākais. Noteikti meklēsim risinājumu, kā apvienot, lai būtu tikai vienu reizi jāpieliek. Respektīvi, ja es iekārtēju, piemēram, S1 iekārtē ir testētas 2 vielas, tad viņai pieliek tikai vienu pielikumu. Ja es saprotu, tad mēs šim meklēsim, respektīvi, efektīvāku risinājumu uz nākamo pārskatu periodu, lai varētu uzlabot to sistēmu.
Es īsti mazliet nesapratu par atkritumu pārstrādes uzņēmumus ar neatkarīgajām NAI. Notekūdeņu attīrīšanas. Jā. Varbūt var palūgt vienkārši, lai cilvēks paskaidro sīkāk. Tu bija autops redzams? Jā, mēs varbūt varētu Anitu lūgt izteikties. Kas bija tieši domāts ar? Jo ir tā, pēc A kategorijām, ja jums ir piesārņojoša un jums tiešām tā pamatdarbība ir ar ūdens saistīta un saskaņā ar īstenošanas lēmumu, īstenošanas lēmumam visus tos datus par ražošanas apjomu aizpilda tikai 2 gaisa pārskatā. Bet jā, ja jūs nespējat vairāk paskaidrot, es īsti neizprotu šo jautājumu. Tā. Par, ko es iepriekš nepieminēju, bet par sadedzināšanas iekārtas operatoriem, kuriem ir jāreic vienreiz 5 vai 3 gados vai tam līdzīgi. Datus, ko jūs ievedat šogad, kopējot pārskatu nākamgad, arī tiks pārkopēti līdz ar visu pielikumu. Tas nozīmē, ja jums tas ir jāveic vienreiz 5 gados, jūs ievedat šos datus, šogad saglabājat, nākamajā gadā kopējat pārskatu un visus šos gadus dati seko līdzi pārskatam. Jums nav katru gadu jāpievieno atkal viela klāt, atkal iekārta klāt, atkal pielikums. Nē, viņi ņem un kopējot pārskatu, dati nāks līdzi. Par jautājumu, kāpēc jāveic emisiju koncentrāciju pārrēķinu uz skābekļa saturu, tas ir tāpēc, lai pārrēķinot uz skābekļa saturu, tiek salīdzināts ar normatīvajiem aktiem, un lai dati būtu salīdzināmi. Jā, un arī ir minēts, ka atļaujā tipiski parādās standardizēts skābekļa apjoms no 3 līdz 6. Tad arī parasti, kad laboratorija veic šo testēšanu, tad jau viņi arī skatās pēc atļaujas vai pēc noteiktajiem noteikumiem, uz kādu skābekļa saturu tad tiek pārrēķināts. Tad ir jautājums, sanāk, viena testēšanas pārskata ir 3 kafu mērījumi, minimums ir jāveic 6 reizes un viens un tas pats testēšanas pārskats. Jā, diemžēl šajā brīdī tā sanāk, kad būs viens un tas pats, bet, kā es minēju, mēs meklēsim tehnisko risinājumu, lai šo labāk novērstu, bet līdz šim sistēma nav saņēmusi, ka pārslogojums būtu no pievienotajiem pielikumiem, jo, kā mēs zinām, agrāk testēšanas pārskats bija jāpievieno pielikumā, to darīja pārskata pašā augšā, 2 gaisa pārskatā, kur tika pievienots pielikums. Tā kā šajā gadījumā tikai šie ieraksti vairs nav, jūs nepievienojat tikai PDF failu, bet jūs jau šos ierakstus uzrādat, lai vieglāk viņiem ir sekot līdzi un ērtāk. Tad kāds kurināmajā veids jāizvēlas, ja dedzina sausas skaidrs no ražošanas. Viens no biomasas kurināmā veidā, kas jums ir atbilstošākais. Tad par 2.1 tabulu sanāk to pašu rakstīt otrās tabulas sadaļā faktiskās emisijas. Jā, bet vērsim uzmanību, ka 2.1 tabula ir tieši konkrēti uz sadedzināšanas iekārtēm vairāk tendēta. Savukārt otrā tabula ir pilnīgi visas, kas nozīmē, ka tur ietilps gan S iekārtas, gan T iekārtas, gan P, gan G iekārtas. Bet jā, mums arī ir runa par automatizēšanas iespēju nākotnē, kad ja sadedzināšanas iekārta operators aizpilda 2.1 tabulu, tad otrās tabulas 9. aila aizpildītos automātiski, un nebūtu jāveic pašam operatoram šī dublēšanas funkcija.
vai ierakstu ar šo semināru varēs kaut kur atrast un atkārtot apskatīties. Jā, pēc semināra mēs mājaslapā ievietosim šo semināru un arī slaidus. Tad vai otrajā tabulā pie faktiskajām emisijām gramu sekundē un miligrami kubos var rakstīt 5 gadus vienu un to pašu ciparu no testēšanas pārskata. Gramiem sekundē ir aprēķina no vadlīnijām ir pieejams aprēķins. Jūs varat rēķināt par miligramiem kubos. Jā, tos varat nerēķināt, un tad sanāk vien un tie paši skaitļi, tādi paši kā no testēšanas pārskata. Jā, par atkritumu pārskatiem Inters jau atbildēju. Tad Laura par demonstrāciju. Es varu nodemonstrēt, bet droši vien tad, kad mēs izējām cauri šitiem jautājumiem. Jā, tad pēc jautājumiem tad Lauris nodemonstrēs 2 ūdens. Tad, ja uzņēmumam ir tehnoloģiskā iekārta, kurināmais tiek patērēts ražošanas procesiem, tas ir asfalta betona ražošana, vai ir jāpild 2.1 tabula, kas attiecās uz sadedzināšanas iekārtām. Kā minēja, 2.1 tabula šobrīd ir paredzēta sadedzināšanas iekārtām tieši. Ja uz jums neatiecas monitoringa ministra kabineta 17. noteikumi vai kādi citi normatīvie akti, šī tabula jums nav par obligātu pienākumu pildīt. Bet, ja jūs veicat testēšanu, jūs, protams, varat pievienot, jo izvēloties, piemēram, kādu citu iekārtu, kas nav sadedzināšanas iekārta, jūs vienkārši izlaižat ailīti kurināmā veids. Tas nav, piemēram, tā nav ar kurināmo saistīta tur lakas vai cita veida iekārta, kurai ir veikta kāda testēšana, tad jūs varat arī šo testēšanas rezultātu pievienot 2.1 tabulā. Es domāju, ka valsts vides dienesta inspektoriem iebildumi nebūs, bet, kā teicu, šī tabula vairāk šajā brīdī tiek koncentrēta uz pašām sadedzināšanas iekārtām, jeb S-tipa iekārtām. Tad mums ir problēma 2 gaisa emisijām. Ir norādīta gala limita saskaņā ar atļauju. Aprēķins notiek, ka iekārta darbojas 24 stundas diennaktī, jeb 8600 stundas gadā un emitē aptuveni 100 tonnas. Bet šogad bija garais gads un attiecīgi sanāk it kā pārsniegums. DNR samaksāts. Bet gaisa sistēma, protams, lamājas, ko darīt. Ja tiek pārsniegts, tas ir informatīvs paziņojums. Tā nav kļūda. Tas ir tikai informatīvs paziņojums, lai vērstu uzmanību. Jo dažkārt ir tā, kad tiek sajaukta kāda komata kļūda vai pārrakstīšanās kļūda. Un tāpēc. Bet konkrēti nē, tad tas ir tikai paziņojums, pārskatu var iesniegt, bet, ja kas tad par emisiju pārsniegumiem vai tam līdzīgi, ja jums ir kāds jautājums, tad to es lūkšu vērsties valsts vides dienestā, jo kā LVģMC ir datu turētājs, respektīvi mēs strādājam tālāk ar pārskatā ievadītajiem datiem, savukārt kontrolējošā iestāde ir valsts vides dienests. Jā, kā jau minēju, ierakstos pieejams mājaslapā. Jā, es atvainojos, Anis, mēs tagad esam nonākuši līdz jūsu komentāram. Nē, mēs jūs nedzirdam. Diemžēl. Vai pareizi saprast, ka 2 gaisa izmaiņas skar tikai A kategoriju? A kategorija skar tikai 1.2 tabula, jeb ražošanas apjoms. 2.1 tabula skar pārējos operators arī visus ieskaitot. To skar vairāk operators, kuriem ir šīs sadedzināšanas iekārtas. Kādiem nolūkiem izmanto norādītās faktiskās emisijas gramu sekundē, piemēram, beramkravu pārkraušanas procesa fonda datiem izmanto tonnas, kam ir nepieciešama šī informācija.
Uz šo šajā brīdī nevarēšu atbildēt, bet, kā es minēju prezentācijas sākumā, uz jautājumiem, kuriem mēs tieši nevarēsim atbildēt, mēs sagatavosim jums atbildes. Tad ir jautājums, ja mērījumi veikti jau pagājušajā gadā un tie ievadīti un pārskati pievienot, vai tik un tā šogad jāved dati par jaunu. Pagājušajā gadā Dūmgājas testēšanas pārskats varēja pievienot tikai kā PDF vai kura cita formāta pielikumu. Tā kā šajā gadā jums ir šie dati jāievada, bet jums būs iespēja viņus nākamos gadus kopēt, un šie dati no jauna nebūs jāvada, un pielikums arī nebūs no jauna jāpievieno. Pagājušajā gada otrajā pusē mainījās apkures piegādātājs, nokārtoja atļauju pārskats, iesniedz tikai jaunais pakalpojumu nodrošinātājs, vai par pusgadu vecais un otru par pusgadu jaunais. Pārskatu iesniedz operators, kuram ir izsniegta atļauja, par varbūt jo tā, ka divi gaisa pārskatus iesniedz operators, uz kuru ir izsniegta atļauja. Situācijās, ja ir operatoru maiņu bijusi kaut kādā gada periodā, tad katrs operators iesniedz par savu. Vai arī situācijās, šeit valsts vides dienas inspektori varēs komentēt, kāda ir viņu ērtākā situācija, jo dažkārt operatori, kuriem ir pusgadā viens un pusgadā otrs vai citādi maiņu operatoru notikusi, tiek iesniegts viens pārskats par visiem datiem, bet norādot 5. tabulā ar piezīmi. Bet, protams, vislabākā, manuprāt, būtu, kad katrs operators iesniedz par savu, norādot savus. Es ceru, ka, Kristap, šis bija jautājums no jūsu uzdotais, kad es sniedzu to atbildi. Tad, jā, te ir jautājums arī par 3 atkritumi. Ja mums ir B atļauja un arī atkrituma apsaimniekošanas atļauja, tad man ir jāvada C daļā tikai C7. Ja mums ir 2 atļaujas, mēs atvedam no tiešiem atkrituma radītājiem savu B atļauju. Un tāpēc pildām C7, nevis C6. Nē. Tātad jūs sniedzat 2 pārskatus, un ja jūs ar atkrituma apsaimniekošanas atļauju savācat no tiešiem radītājiem, jūs pildat C6. Un tālāk jūs to nododat savai B kategorijai, un tā B kategorija pilda C7 kolonu. Sanāk tā, ka jūs ar atkrituma apsaimniekošanas atļauju savācat, un arī tajā pārskatā pildot F tabulu, jūs norādat, kā nodevēja, kā saņēmēja savu B kategorijas atļauju. Tātad C6 jāparādās ir vienreiz pie konkrētā atkritumu daudzumu. Tātad, Anita, paldies, ka uzrakstījāt vēl vienreiz savu jautājumu. Es centīšos saprast, vai šajā brīdī spējam izprast un rast atbildījumu. Jā, es saprotu, kad ir mulsinoši, kad ir jāievada 2 gaisa pārskatā šis ražošanas apjoms, jeb šie dati, bet šajā brīdī realizējot, lai šos datus viņi tiktu ievākti, viņi tika ieviesti 2 gaisa tabulā, jo, kā mēs zinām, tad pagājušajā gadā kategorijas operators saņēma no mums katru individuāli izsūtīt e-pastu ar lūgumu aizpildīt ražošanas apjomu tabulu par 2023. gada datiem. Jā, es saprotu, ka tas ir mulsinoši, bet tas attiecas tieši uz to, lai šie dati būtu iespējams viņus ievākt un tālāk jau izpildīt Eiropas komisijas noteiktos noteikumus un prasības, kas mums ir jāziņo. Ko darīt, ja nav veikta testēšanas pārskata C kategorijai? Katls darbojas tikai no jūlija līdz septembrim.
Šeit laikam es lūkšu kādu no valsts vides dienesta, ko darīt operatoram, kad viņam šī testēšana nav veikta, vai arī specifiski šajā gadījumā, kā ir operators minējis ar šo katlu. Santija, šeit Pļaviņa Inguna no valsts vides Jā. dienesta. Jā, mēs dzirdam. Mazliet palaidu garām jautājumu sākumu, kurš ieraksts čatiņā tas ir? Jā, ierakstu čatā ir Andra ir veikusi, un viņa jautā, ko darīt, ja nav veikti testēšanas pārskati C kategorijai. Katls darbojas tikai no jūlija līdz septembrim. Tā, ja es pareizi saprotu, tad tā ir jauna iekārta, kas ir sākusi darboties pagājušā gada jūlijā. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem jaunai iekārtai pirmais mērījums ir jāveic 4 mēnešu laikā no iekārtas uzstādīšanas. Tā kā jūlijas, sanāk 3 mēneši. Man īsti nebūs ko ieteikt. Nebūs, šis te pārskats. Nebūs jums ko pievienot. Mans ieteikums, un varbūt valsts vides dienas kolēģi var apstiprināt, ka vislabākais šajā brīdī situācijā ir operatoram atrakstīties 5. tabulā par šo konkrēto, jo es ticu, ka arī tā kā šī ir jauna prasība, ka pats pārskats ir jāievada dati rakstiski, nevis tikai jāpievieno pielikums, vai arī, ja šim pirms tam netika vairāk pievērsta uzmanība un tagad tiek, kad varētu nebūt šie testēšanas pārskati. Un gadījumā arī, ja tas notiek, tad, manuprāt, vislabākais būtu 5. tabulā, tad šo situāciju aprakstīt un rast, vai arī noteikt, kad šie mērījumi būs, bet kā jau minēju, kontrolējošā iestāde ir valsts vides dienests, un šajā situācijā, ja mērījuma nav, tad vislabāk būtu ņemt vērā valsts vides dienestu. Santija, es varu atbildēt arī uz Anitas uzdoto jautājumu par problēmu ar 2 gaisa emisijām, par iekārtu, kas darbojās režīmā 24/7 visu laiku nepārtraukti. Es šajā gadījumā jums tomēr ieteiktu izvēlēties citu piesārņojuma uzskaites metodi. Tā no tā, ko jūs rakstat, iznāk, ka jūs praktiski gada emisijas rēķiniet no emisijām gramos sekundē. Ja? Jūs pārēķiniet uz visa gada sekundēm pārēķiniet emisijas. Tas īsti nebūs pareizi, jo gads no gada atšķirās un katru gadu jums būs cits dabasgāzes patēriņš. Ja? Un piesārņojuma apjomu tonās gadā ir jārēķina no gadā patērētā kurināmā apjoma. Ja. Tīri no loģikas viedokļā, ziemas var būt ļoti dažādas. Jā, var būt ļoti augsta ziema, kad jums iekārta darbosies režīmā 24/7 uz maksimālo jaudu, un jums var būt situācija, ka tāpat iekārta režīmā 24/7 jums darbosies uz pusjaudu. Laiks nostrādātais ir vienāds, bet emisija apjoms būtiski atšķirsies. Tā kā es ieteiktu izvēlēties, tā teikt, adekvātāko aprēķinu metodi, un tad nekādas problēmas ar pārsniegumiem neradīsies. Paldies, tas man viss. Paldies, Inga, par sniegto atbildi. Jā, par kas tieši sausās skaidrs šķeldā, malka, briketes, granulas, tā kā specifiska klasifikācija sausai skaidām nav, kā es teicu, tad jums ir jāizvēlas no biomasas, kas būtu tuvāk pietuvināta.
Jā, no sausas skaidu masas tas ir atkarīgs arī no mitruma daudzuma, bet kā mēs minējam, ja mēs varam precizēt, tad mēs šo jautājumu pēc tam ar jums varam sniegt precīzāku atbildi, kuri tad būtu labākā izvēle. Santīte atkal Inguna Pļaviņa. Es varu iejaukties. Droši. Man atbild uz šo jautājumu būtu, praktiski, kā jau Santīte teica, sausa skaida ir sausa skaida. Un no tā, kas ir tabulās, no izvēles, tuvāk sausai skaidai būtu granulas. Jo granula ir veidota no iepriekš izžāvētām un saprasētām skaidām, un mitrums tur relatīvi būs vismazākais. Tā kā man atbildi pareizāk būtu izvēlēties granulas. Jā. Jā, šeit ir papildinoši jautājums par atkritumiem. Jā, tas nozīmē to, ka ir jātaisa divi atkritumu pārskati. Pilnīgi pareizi. Alla ir sapratusi. Nē, vai Anita? Anita no Oil Recovery. Jā, pareizi, 2 atkritumu pārskati. Un šeit arī ir vēl par servisiem. Jā, vēl vienreiz autoservisiem vairāk atkritumu pārskats nav jāsniedz. Jā, par Anitas atbildi neļauj saglabāt par pārsniegumu. Kā minēju, tas ir paziņojums. Viņš ļauj pārskatu saglabāt un iesniegt. Bet tālāk jau es te ieteiktu ņemt vērā Ingūnas minēto komentāru. Jā, tad Baibas jautājums. Jūs sakāt, ka pie sadedzināšanas iekārtām 2.1 tabulā var likt arī nesadedzināšanas iekārtu emisiju vai neveidosies putra. No inspektora viedokļu un arī sadedzināšanas iekārtām ir obligāti un nesadedzināšanas iekārtām ir iespēja, lai varbūt nākotnē jau paredzētu, kad arī šādām iekārtām būs obligāti šī testēšanas tabula jāaizpilda un radināt. Bet nevajadzētu būt, kad inspektors, ja jūs neesat pielikusi, piemēram, TG vai P iekārtu, norāda, ka jums obligāti šajā būtu jānorāda. Šī šobrīd ir sadedzināšanas iekārtām obligāti. Atstājām kā iespēju operatoriem sniegt arī citas iekārtas, lai radinātu, kad nākotnē šis būs obligāti arī pārējām iekārtu tipiem, lai būtu iespējas. Kāpēc tika veikts šādas izmaiņas, ka nepietiek ar PDF? Es pieņemu, ka tas ir domāts uz 2.1 domkās testēšanas pārskatu. Ja jūs pievienojat PDF failu, tas nav pārskatāms. Tas ir fails. Datus sanāktu, kad ir gan inspektoram, tas ir laikietilpāk, ir jāver vaļā, jāskata. Un saskaņā ar vidējas jaudas sadedzināšanas direktīva Latvijai ir jāziņo CO koncentrācija, kas nozīmē, šie dati ir nepieciešami un vajadzīgi. Tā kā šajā brīdī tā ir datu elektronizēšana, nevis katru PDF failu ņemt un skatīšanās. Tad es lūkšu atbildēt valsts vides dienestam Ilzei uz jautājumu, vai kaltēm vispār ir jāveic mērījumi. Varu atbildēt, ka jā, kaltēm ir jāveic mērījumi, ja kalte ir klasificēta, ja viņa ir klasificējama kā sadedzināšanas iekārta, respektīvi. Ja graudus žāvē nevis ar dūmgāzēm, bet, piemēram, ar dūmgāzēm tiek sasildīts gaiss un karstais gaiss tālāk žāvē graudus. Respektīvi notiek siltuma pārnese no dūmgāzēm uz kaut kādu citu žāvēšanas aģentu. Tādā gadījumā, jā, šī kalte tiek klasificēta kā sadedzināšanas iekārta.
Tīri no prakses viedokļa situācija ir tāda, ka Latvijā kaltes ir, teiksim tā, 2 paudžu tehnoloģijas. Graudu kalte klasiskā, kā parasti iedomājās, jā, tā ir tiešām graudu kalte, kur sadedzina, parasti jau droši vien dabas gāze, jā, un tad ar šīm te karstajām dūmgāzēm žāvē graudus. Šādas iekārtas ir, bet tās ir, nosacīti sauksim viņas par vecajām tehnoloģijām. Jā. Un šādu kalšu nav palicis ļoti daudz Latvijā pēc datiem, ko mēs esam valsts vides dienestā ievākuši. Un uz šīm kaltēm tiešām ir spēkā izņēmums, kas ir paredzēts 17. noteikumos. Šāda tipa kaltēm nepiemēro emisiju robežvērtības tīri pēc loģikas, tāpēc, ka šita dūmgāzes izejot cauri graudiem un žāvējot graudus, paķer līdzi arī graudu putekļus. Tās ir papildus cietās daļiņas, kas nāk līdzi, un tur nav tikai daļiņas no kurināmā sadedzināšanas, jā, bet arī daļiņas no šīs te žāvējamās vides. Tieši tas pats attiecās, piemēram, arī uz asfalta betona ražotnēm, kāpēc viņas nav klasiskās sadedzināšanas iekārtas, jā, jo arī no apstrādājamās vides tiek paķertas līdz šīs te daļiņas. Savukārt jaunā tipa graudu kaltes, kur žāvē nevis tieši ar dūmgāzēm, bet ar siltu gaisu, kas vēl varētu būt termālās eļļas vai kaut kas cits. Jā, tad tā būs sadedzināšanas iekārta, un viņai piemēro šīs te emisiju robežvērtības. Tāpēc, jā, jautājums par mērījumu paliek atklāts, bet es pievienojos Santijai, ka šajā gadījumā tiešām var uzrakstīt, kā jau jūs paši jautājumu uzdevējs rakstīja, graudu kalte darbojās 3 mēnešus gadā, un ar šo te paskaidrojumu manā ieskatā būs pietiekami. Vēl, protams, var būt arī situācija, vienkārši man pašai nācās saskarties ar gadījumu, kad graudu kaltē ir mainīta tehnoloģija, graudu kalte tagad ir ar elektrību darbināms ventilators, kas vienkārši ar šādā veidā žāvē graudus ar gaisa plūsmu. Šādā gadījumā, protams, tur nav sadedzināšanas iekārtas. Kā saka, nevienā veidā, katrā gadījumā, tā nebūs sadedzināšanas iekārta. Jau uzreiz rodās loģisks jautājums, kā tad šādā gadījumā samaksāt dabas resursu nodokli. Jā. Tad atbilde ir ministra kabineta noteikumos, 404. Man liekas bija. Tā ir šī te fiksētā summa gadā, ko samaksā dabas resursu nodokļi. Es pareizi atceros, tie ir 250 eiro gadā. Tas ir algoritms, kā darboties ar kaltēm. Tā, man viss. Paldies, Inga, man pasniegtu atbildi. Es ceru, ka Ilze ieguvāt visas atbildes uz jautājumiem. Anitai gan vēl ir komentārs par A kategoriju. Citu metodu nevar. Tāda norādīta ir emisiju limitā un A kategorijā. Un nav runa par dabasgāzi. Tas ir rekuperators. Tur nav iekārta kurināmā. Ir vienkārši iekārta, kas uztver un attīra tvaiks no pārstrādes un emitē gaisā. Tāpēc arī sanāk pārsniegums uz garajiem gadiem. Šeit varbūt es tiešām arī vēlreiz lūkšu, varbūt valsts vides dienesta inspektoram ir kāds komentārs. Jā, šādā gadījumā situācija ir, jā, protams, savādāk. Tad jā, tā ir vienīgā reize, kad var tā kā skaitīt kopā no gramiem sekundē. Tad es ieteiktu vienkārši noprecizēt atļauju.
tad jums ir jārēķina limits, šis te, gada limits nevis uz 365 dienām, bet ir jārēķina uz 366. Jā, tas tā, mazliet amizanti iznāk, mēs parasti tos garos gadus kaut kā neņemam vērā, bet šādā gadījumā, tur prasītos atļaujā pēc tehniska precizējuma. To jūs varat vienkārši savu problēmu aprakstīt vēstulē un aizsūtīt vēstuli valsts vides dienesta atļauju pārvaldei, lai viņi precizē atļauju, lai jums neveidojās šāda te problēma. Tā, man viss. Jā, liels paldies. Anita, es ļoti ceru, ka jūs iekavāt sevi interesējošo atbildi. Šobrīd pēc apskats izskatās, ka čata logā jau terdzēšanā mums jauni jautājumi nav. Jaunu arī paceltu rociņu neredzu. Ja citu jautājumu nav, tad uz noslēguma vārdiem, kā teicām, gan ieraksts, gan prezentācija būs pieejama mūsu mājaslapā. Es ļoti atvainojos. Jā, solītais Laura demonstrējums. Lauras nodemonstrēs. Jā. Man gan ir testa video. Bet ne, jā. Gan jau, kad atbildēs. Jā, tā. Ja nedēļēs pāriešu. Jā. Filmi. Es gan skatītājs brīdināšu testa vide. Šis ir atvērts un Laura demonstrēs, tā ir testa vide. Un testa vide ir mazliet lāna. Jā, es domāju, produkcijas vidi. Es domāju. Karaslas man neaizbēg tā. Jūs redzat, ko es daru, nav viss pareizi. Jā. Tā, man vajadzēs tomēr produkcijas vidi, tāpēc, ka es negribu vadīt pārskatu no nulles. Es gribu izmantot tomēr puslīdz gatavu pārskatu. Tā, var redzēt, jau ne? Jā. Var redzēt, ļoti labi. Tā, es tātad eksistējošo pārskatā mēģināšu pastāstīt, par ko tad ir runa, ja? Tātad vispirms mums bija B tabula. Mēs esam atspējoši AL numuru 3 nosaukuma kods, kur tagad jau jūs redzēsiet, ka vienkārši stāvēs. Pelēka burtiņa nav jāpild, līdz ar to pat gribot jūs tur neko ierakstīt nevarēsiet. Tātad izmaiņa, kas bija AA un DD tabula, ja? Mēs mainījām šeit virsrakstu 2. 3. ailai. Tātad palika, ka tātad mēs norādām juridiskās personas nosaukumu vai atzīmi par fizisku personu. Tātad, kā es teicu, ja ir fiziska persona, vienkārši rakstam šeit, piemēram, fiziskas personas, ja? Un viss, un šeit nerakstam neko. Ja? Un attiecīgi ar to pilnīgi pietiek. Tā. Tālāk mums bija lielā izmaiņa C tabulā, kur ir šīs ailītes tātad cilvēka ekvivalents, tā ir faktiskā vērtība šeit. Un šeit ir projektētāja jauda, un šeit kā reiz ir tā situācija, kad šeit cilvēka ekvivalents nav novedīgs, pieņemsim, pēc ierakstīsim 123 cilvēka ekvivalenti, es tagad piespēdīšu pogu saglabāt, jūs redzēsiet, ka parādās šīs te uzraksts, ja? Ka C tabulā konstatēts, ka faktiskā jauda ir lielāka par projektēto.
Un tieši tāpatās tam būs jāstrādā arī, ja tātad, kur mums te bija. Projektā tā jau 25 kubikmetri diennaktī, bet, lai būtu vieglāk reiķināt, es šeit ierakstīšu vienanieciņu. Tā, un kur mums ir faktiskie cipari šeit, ja, tātad 1 kubikmetrs diennaktī gadā būs 365, vai šeit tā kā šeit pēc 1000, tad 0,365. Un mēs viņam ierakstīt šeit 400 kubikmetri, kas būs vairāk nekā projektā tā jauda, un arī es tagad piespiedīšu podziņu saglabāt. Tad es dabūšu šo pašu uzrakstu. Un tieši tāpatās, ja es iešu tagad un šeit piespiedīšu podziņu iesniegt, bet es gan to nedarīšu tagad, ja, tad arī šis uzraksts parādīsies un piedāvās iespēju atgriezties pārskatā un turpināt viņu labot. Tā, kas mums vēl bija? Mums bija liela izmaiņa tātad par e-tabulu, ja. Tātad šeit jūs redzat šo te uzrakstu, ja, ka e-tabulu turpiniet pārskatu par aizpildīšanu nākošajām tabulām, atgriezieties pie e-tabulas pēc H-tabulas aizpildīšanas. Tātad mēs pastamies D-tabulā, mums reko ierakstīt jau šeit ir notekūdeņu daudzumu, tātad te vairs nekas nav jādara šeit pārskatā, bet mēs varam iet tagad mierīgi uz H-tabulu. Un te jau arī kolēģis jau ir savadījis visu kaut kādus daudz datus. Es nezinu, ko mums BSP mēs varam pastīties kaut ko nefigurē. Reko ir otrā aila, tātad BSP 5. Es ātri pastos, nē, viņš nav neko savadījis. Blēdība. Tā. Es ievadīšu kaut kādus šeit ciparus, vairāk vai mazāk uz labu laimi, bet tādas diezgan salīdzinoši ticamus. Vairāk vai mazāk ticamus, teiksim tā. Tātad 4 cipari, pieņemsim, ka mums ir 4 mērījumi pirms attīrīšanas un tāpatās arī 4 mērījumi pēc attīrīšanas. Tā. 8 pretī tāds cipars un vēl šeit kaut ko ierakstīsim. Tā, un tad es eju un saglabāju šos ierakstus. Kur ir poga saglabāt, tāpēc es viņu neredzu. Tā, un tagad es dodos atpakaļ uz D-tabulu, uz E-tabulu. Tā. Mērvienība aizmirs. Pārskats bija kopēts. Nevis vadīts. Un tagad gan man vajadzētu atgriezties E-tabulā. Un ja es šeit izvēlēšos D1 un BSP 5, tad sistēma man automātiski aprēķinās šos te rezultātus. Lūk, tas strādā tieši tā. Ja, un par to, kas bija F-tabulā par dūņām, ko ir F-tabula? Nezinu, alfabētu. Kur šeit viņa ir, tā tad vienkārši šeit pie dūņu izmantošanas veida ir parādījies jauns ieraksts biogāzes ražošana. Tā, vai ar šo pietika? Ja es pareizi saprotu, tad vairāk nekādi jautājumi par šo nav. Jā. Tā. Tad es taisu ūdens pārskatu ciet. Un atdod vārdu Santijai. Jā, tērtēšanas logā mēs papildus jautājumus neredzam. Neviena pacelta rociņu arī nav ievērota. Cerams, nevienu neesam palaiduši garām. Bet kā minēju, ja nu gadījumā uz kādu no jūsu sniegtajiem jautājumiem atbildes nesaņēmāt šeit, centīsimies jums pēc tam individuāli sniegt atbildi. Tad, jā,
Paldies par uzmanību, paldies par ieteiktajiem viedokļiem. Ņemsim vērā un centīsimies arī uz nākamām pārskatu sistēmas periodiem ieviest jauninājumus, īpaši ņemot vērā komentārus par 2.1 tabulu, lai uzlabotu ērtāk lietot. Tomēr vēl pirms beigām mums ir jautājums no Ineses. Atļauja tika anulēta un darbība pilnībā pārcelta uz olaini augustā. Vai nepieciešams abu statistikas pārsniegs sniegt arī par? Jā, mēs nezinām, kas tas ir par uzņēmumu, bet tajā brīdī, kā varam saprast, tad ir uzņēmums, kurš ir mainījis lokācijas vietu, un tur ir divas dažādas atļaujas, līdz ar to tie ir divi pārskati. Jā. Labi. Jā, kā minējām iepriekš, tad seminārā gan ieraksts, gan prezentācija būs pieejama mūsu mājaslapā šīs dienas rītdienas laikā noteikti. Un vēl vienreiz liels paldies par dalību, par ieteikumiem un šo atgriezenisko saikni. Veiksmīgi datu ievadi un liels paldies jums par dalību. Jā, visu labu!